Čau, čau, šajā brīnišķīgā dienā Ilvā. Uz šo sarunu aicināju savu augstāk stāvošo mentori, ļoti kolosālu sievieti, kas dzīvo netālu no manis tepat laukos, un gribēju viņai uzdot tādu jautājumu par to, kāpēc mēs nepārtraukti turpinam lietot produktus, vai tad tiešām mēs, nu, nesaprotam, ja tas ir viss māņi un tā tālāk, kā daudzi domā. Nu, kā mēs varam nenoticēt citu cilvēku rezultātiem un atsauksmēm, un arī paši savām sajūtām, pārmaiņām, kas ar mums notiek, lietojot produktus, vai ne? Tāpēc domāju, būtu vērtīgi padalīties tieši personīgi man ar manu rezultātu, tev ar tavu un tavu cilvēku rezultātiem, lai cilvēki aiz tām atsauksmēm, ko mēs redzam arī mūsu mājaslapā, kam daudz var neuzticēties, kā es teicu, jo cilvēki nepazīstam, ja, tad, nu, tas tak ir ievērojams iemesls, vai ne, Ilva, lai turpinātu lietot. Pastāst, lūdzu, padalies. Jā, mani sauc Ilva, un jā, es esmu lietotājs jau pilnus 3 gadus, un lietošu arī turpmāk, jo esmu sapratusi, ilgtermiņa ieguldījums ir atgriezenisks ieguldījums, vai ne, Sandra, tu tam arī piekritīsi? Protams. Um, ar, ar dabīgām lietām ir tā, ka es pat esmu izpētījusi, ja tu ilgi lieto, ilglaicīgi, tev ir rezultāts. Tas nav tā kā iedzer brīnumu tabletīti un tev pāriet galvas sāpes. Bet, protams, es sāku lietot savām veselības problēmām, ka es meklēju risinājumu, lai nedzerstu ķīmiskās zāles, nedzertu ķīmiskās zāles savai laimes slimībai un meklēju sev risinājumus. Jo man organismu visu laiku piepumpēja, godīgi pateikšu, man tāda sajūta, ka man no rīta bija tāda sauja ar zālēm jāizdzer, lai es varētu sakārtot savu veselību. Un šobrīd esmu sapratusi, ka es vispār dolaifu iesaistījos ar starta komplektu. Ja visi zin, tas ir diena un nakts un chlorofils. Protams, pēc tam es sāku ņemt sev klāt, jo laimes slimniekiem sāp locītavas, ceļi, muskuļi, ir muskuļu raustīšanās, ir raudulības, nu man bija visādi simptomi, kas bija vien iespējami. Bet šobrīd, kā visi seko līdzi, redz, cik es esmu kustīga, cik es esmu aktīva, tik tā kā dejoju, skrienu, lecu, pumpējos un staigāju savus 10 000 soļus. Un iedomājieties, man nekas nesāp. Un esmu sakārtojis tikai ar dolai produktiem. Un nav tikai mana atsauksme, man arī ir ģimenes atsauksme, ka mana ģimene beidzot mani atbalsta un mani cilvēki arī lieto. Man viss top lietotājs ir meitiņa Ieva, tad arī skatos jau sāk piesaistīties Laura, un te redzu, ka atbrauc uz Nīderlandi, skatos, ka Danē jau arī būs interese uz kādiem produktiem. Tāpēc ilglaicīgs ieguldījums ir produktīvs ieguldījums, un visu laiku nespēšu piebilst vienu frāzi, ko mēs ieliekam organismā, mēs saņemam atpakaļ arī pēc 10 gadiem. Ja mēs gribam izskatīties labi, kā Sandriņš šodien teica, vai cik tu labi izskaties un priecājos, tad sākam ieliet iekšā kaut ko vai ielikt iekšā organismā vienkāršiem vārdiem. Un to mēs saņemsim pēc 10 gadiem arī uz ādas, ne tikai kremus lietojot, bet arī iekšēji lietojot, ko cilvēki brīžiem nesaprot. Varbūt, Sandriņ, tu padalies, kā tev ir? Es tā Jā. ātri pastāstīju. Jā, Ilva, brīnišķīgi īstenībā laimes slimība jau tāda baigi viltīgā slimība ir, kurai tāda baigi tāda sarežģīta tā ārstēšanās, vai ne, jo viņi iedarbojās uz ļoti daudziem dažādiem orgāniem, dažādos veidos, un tas ir brīnišķīgi, ka to ar tādu lietas tikusi galā, ja, un pārējot no saujām, kā tu teici, burtiski uz pilnīgi dabīgu produktu lietošanu. Taču, kas man ļoti patika, ja, pirms es dalos ar savu pieredzi, kas man ļoti patika, ko tu pieminēji tieši to, ka daudzi cer uz brīnumu. Viņiem liekas, viņi nopērk vienu pudeli,
izdzer vienu pudeli, man nebija nekāda rezultāta. Nu, cilvēki mīļie, nu, cik gadus mēs esam bojājuši savu organismu, ja, tērējuši tikai tā resursu, vai tiešām kāds vēl domā, ka vienu reizi izdzerot vienu pudeli vai pat vienu komplektiņu, ja, uzreiz, jā, gadās, kad ir uzreiz ļoti ātri rezultāti tieši pēc tā komplekta, ko tu teici, ko iesaka, ja kompānija Es sāk tieši. iebildīšu. Jā. Iebildīšu. Pareizi tu saki, jā, man komplekts diena nakts klorofils Borelis Pro bija uzreiz jau rezultāts pēc nedēļas. Mhm. Jā. Jā, nu tā, bet redzi, tev bija jau situācija, bet daudziem, kuriem it kā vēl nav tāda situācija, kad uzreiz vai nekas lieto laicīgi profilaktiski, it kā, un tad domā, o, es izdzēru, ja to vienu komplektu, pie kam bieži vien arī pēc nakts lietošanas cilvēku uzreiz jūt ļoti miegu uzlabojums, kā reiz caur to es gribu pāriet arī pie savas atsauksmes par savu mammīti, kurai arī piedāvāju, jā, viņa iegādājās dienas nakts komplektu, chlorofilu un kolagēnu, jo viņai sāp ceļi, locītavs, muguru un tā, ja. Un akcents bija tieši uz ceļiem un kolagēnu it kā, bet, protams, chlorofils lētīrītos, ja. Un bija liels pārsteigums, ka jau pēc dažām dienām viņa man zvana un saka, meitiņ, tā varētu būt, ka arī ietekmē miegu, jo es gadiem neesmu gulējusi dziļā, nepārtrauktā miegā, naktī modos pa 5, 6 reizēm augšā, un tagad burtiski, nu, arī pēc nedēļas lietošanas, jā, padzēra dienu nakti chlorofilu kolagēnu, un vakarā, kā aiziet gulēt, tā tikai no rīta pamostās 6 vai cikos un brīnās, kā. Nu, ka nepārtrauktais miegs, jā, ir parādījies. Tā tad, nu, arī jau bezgalīgi svarīgs moments. Un otrs atkal, kas arī nu nav tieši ar mani saistībā, jo man sanāk profilaktiski lietot, man it kā nu nav tādas to veselības problēmas, ja, bet manam vīram, kuram ļoti sāpēja celis, viņam ir bijusi arī ceļa operācija, un viņš ik pa laikam lido kaut kā ārā ļogās, nu ik pa laikam viņam tā ir un ļoti grūti un smagi. Un viņš bija aizgājis līdz tādai stadijai, ka viņš no mūsu lauku mājas pat līdz mūsu dīķim nevarēja aiziet. Nu, viņam šausmīgas sāpes, nu, vienkārši ārprāts, ja? Un arī, lai arī viņš mums ir kā neticīgais Toms, nē, es tak nelietošu, ko tu tiešām domā, ka no kaut kādām tādām mazām tām glāzītēm, mazlietiņ tādām devām iedzerot, nu, tev tur ir kaut kāds tur tas, no, ticamības efekts tikai, ja nevis tu reāli. Es saku, labi, bet padzer, vienkārši padzer. Nu, sliktāk tev noteikti nebūs. Viņš uzticējās, padzēra un arī mēneša laikā sakārtoja šo jautājumu un vienkārši viss kārtībā pat ar tādu sarežģītu kaiti, ka acīm redzot, tur tiešām tie skrimšļi, locītavs ar kaut kādu papildus kaut ko tur apaug, ja, jo mēs jau zinām, ka visi tie produkti no sākuma tās vielas piegādā tieši tur, kur visvairāk organismā trūkst un vajag, vai ne? Un lai pietiktu arī pārējām visām sistēmām, tāpēc jau arī ir vajadzīga tā regularitāte un iesaka jau lietot vismaz 3 mēnešus, vai ne? Kā tev? Taču arī ir skaidrs, vai ne, kad, nu, atsaucoties uz to, ko tu iepriekš jau teici par to regularitāti, ka nepietiek, ka tu esi sagādājis, nu, saņēmis jau pirmos rezultātus, o, pēc nedēļas tev jau rezultāts, viss tā, tad es varu vairs nelietot, vai ne, Ilva? Tak Jā, neienāca tas tāds prātā. jā, es piekrītu tev, jo ir ļoti daudz cilvēku, viņi paņem, palieto arī, nu, kaut vai pusgadu. Es neko nesaku, var paņemt pauzīt kādus 3 mēnešus, bet tomēr visas labās lietas atkal pazudīs. Nu, organisms taču katru dienu funkcionē, viņam kaut kas ir, tās barības vielas kaut kur jānovirza. Viss mums aiziet atkal ārā, un ja mēs atkal pēc laika nedodam neko labu iekšā, arī rezultāta nebūs, jo it sevišķi laimes slimniekiem arī ir ļoti lielas problēmas ar artrīta, visas locītavas, nu viss, kas saistīts ar kustību. Un kolagēns jau kas ir, tas ir katru dienu.
katru dienu, lai būtu rezultāts. Jo ir tādi cilvēki, kas netic, nu vai tad es sakārtošu, bet tomēr vajag paskatīties atsauksmes. Un paldies Sandrai, kas uztaisīja mums ļoti ātrā tempā mājaslapu. Es priecājos un pasakos vēlreiz publiski paldies. Un ne tikai par to, un tad, kad palasa atsauksmes, kad cilvēki pievienojas zūmam un pastāsta, ka es varu pateikt, ka kolagēns patiešām strādā, jo man vairs vispār nekrakšķ ceļi. Es kādreiz tupos, man viss krakšķēja. Tagad man vispār es staigāju, pat nedzirdu savu ķermeni vairs. Nedzirdu. Mhm. Jūs saprotat rezultātu. Un arī cilvēkiem, kas, tā kā Sandra teica, kas neko nav darījuši organismam, tāpēc es iesaku vismaz ar starta komplektu dienu, nakti un chlorofilu, jo chlorofils vismaz iztīrīs to, kas jums gadiem ir krājies. Jo nav jēgas likt kaut ko labu iekšā, ja Sandra piekritīs man, kamēr tu neesi arī attīrījis to organismu. Ne jau tur kaut kādu traku tīrīšanu. Kaut gan arī tā mums ir, jo tāpēc, ka mums ir arī vai ne Ilviņa tie komplekti jau dažādām jau problēmu Jā, situācijām, jau redzēji, skaistumam, atjaunošanai, hormonālai sistēmai, sirdī, gremošanas sistēmai. Tur ir ļoti daudz dažādu komplektu, kur var jau uzreiz jau izvēlēties pēc problēmu zonas, vai ne, un sākt jau ar lielo komplektu. jā, Iegādājoties pirmo reizi vai ne, reģistrējoties, un nu, it kā sanāk pirmais pirkums visdārgāk, vai ne, un tad tu jā. kļūsti jau par kluba biedri, un nākamā pirkumā tu jau saņem līdz 30% atlaidi, vai ne? Jā, jo tā ir fantastiska iespēja, un to, ko es esmu uzzinājusi, ka tu to atlaidi vari dabūt līdz tiem 30%, un ja tu vēl piesaisti cilvēkus, tad tev produkts vispār sanāk pavēlti. Nu, gandrīz pavēlti, tā kā ne jau gandrīz, bet nu pavēlti, jā, ja jau tu iesaisti un ja dalies, un kāpēc gan ne, ja mēs dalamies ar labām lietām, pie friziera, tur nagu speciālista, skropstu speciālista. Es nebrīnos, kāpēc cilvēkiem ir kauns pateikt, ko viņš lieto. Nu jā. Jā, tā ir, un tāpēc arī bija svarīgi, vai ne, man te uzaicināt uz šo sarunu, lai mēs pat tiešām video formātā padalāmies ar šīm atsauksmēm, arī tai skaitā, un tas, ka ļoti grūti, tad, kad tu esi saņēmis ļoti labu rezultātu, stāvēt pat klusu, ja, un nevienam par to nestāstīt un nedalīties, tas būtu neprāts, un, nu, priekš kam tas ir vajadzīgs, vai ne, tāpēc šeit ļoti Jā, viegli ir Sandra. Es ieteikt citiem. piebildīšu, mums būs vēl viena tikšanās par skaitļiem, un šeit ir tieši skaitļu tēma. Kāpēc? Visums vai Dievs ir teicis, ja tu kaut ko labu zini, tu nedrīkst pie sevis turēt. Tev ir jādalās ar to. Un tas ir jau cits temats. Labi, Ilva, paldies šodien. Ja šodien tā tad mūsu tikšanos te pārtrauksim un ar ļoti lielu nepacietību un prieku, tad jau atkal tiksimies kādās nākamajās reizēs un nākamajās sarunās un jācer, ka cilvēki ieklausīsies, noticēs mums, un tas, kad vairs nesēdēs savos kaut kādos aizspriedumos par to, ka atsauksmes safabricētas, jā, un sazīmētas, un vēl kaut kas pilnīgākās muļķības. Ja gribat būt neticīgie, tomi paliekat, bet apzogat jau paši sevi, vai ne tikai. Es arī gribu nobeigt šo tematu. Mana meita Ieva ir ļoti liels neskeptiķis, bet pārbaudītājs. Tad, kad es iesaistījos Dolēku kompānijā, viņa izlasīja visas atsauksmes, kas ir pieejamas vispār. Ierakstīja meklētājā atsauksmes par Dolētu. Iedomājieties, par Dolētu nebija neviena negatīva atsauksme. Un viņa teica, jā, mamma, tu vari sākt lietot šos produktus. Ai, cik te uzmanīga un rūpīga meita ir. Jā. Nu, forši. Nu, labi, Ilva, nu tad šodien es tev saku paldies, jā, lai mums jauka brīnišķīga diena, un tad jau Jā, atkal līdz nākamai kādai no reizēm, jā? jā. Paldies tev, Paldies. mīļš. Atā! Tev arī paldies, Sandra. Atā.